Čau! Es esmu ieradusies Ubudā, kas ir viena no galvenām pilsētām Balī. Iesim apskatīt manu numuriņu. Tāds baigais vēsums jūtams. Tā. Tad vieniem uztaisīt puķes. Sagaida 2 ūdeņi bez maksas. Ogulis. Un pannas istapa. Baigi akmeņi. Par šo numuriņu es maksāju 20 eiro. Šeit ir arī baseins ļoti smuks un arī terase, ko es jums parādīšu rītdien, tāpēc, kad tagad ir laukā tumšs. The next day. Iepriekšējā vakarā man nesanāca parādīt terasi, tāpēc es tagad parādīšu savas naktsbītnes terasi, kas tad šeit atrodas augšā. Šitie jumti man patīk, bet te tāds kaut kāds bardaks ir. Krēsli, var savu dzērienu uznākt augšā un atpūsties. Maziņš, bet ar skulptūrām. Tur es no rīta ēdu brokastis. Bija auglīši un omlete. Garšīgi. Ļoti. Šāds interesants lapus. Es nesaprotu, kas tas vispār par koku. Un strūpa. Neviens pat nepaldās. Šeit ir 2 krēsli, var krēsāt klausēs. Pilns ar zaļiem augiem. Hei! Es esmu Sangei Mērkaķu parkā. Un es ceru, ka viņi būs ļoti izsalkuši, jo man pie ieejas iedeva viņiem barību. Šādas lapiņas. Es ceru, ka viņiem viņas ļoti garšos. Viņi ir tik piemīlīgi. Viņi viens otru būso. Jā, viņi ir daudz šeit, katrs sēž. Tas izstās ļoti dusmīgs. Tāds
Tu nebūsi nejauks, es tev paprovēšu iedot. Bet neesi nejauks, ja? Ņemsi? Ai, cik tu jauks. Tu arī gribi? Es tev arī varu iedot. Ai, no problem. It's big. Wow. Vai labi garšo tev? Viņam. Sitting relaxed. Darbinieki šeit ir ļoti laipni. Viņi piedāvā mērkeķus pabarot sev uz pleca, lai uztaisītu bildes un video. Tāds draudzīgs personāls. Un kā viņi paši saka, ka mērkeķi šeit nav agresīvi. Protams, nevajag viņus izaicināt, jo, manuprāt, tas pats kā ar cilvēkiem, kad, ja tu sakaitināsi, tad jau arī dusmīgi kļūs. Vai tu gribi ēst? Tu jau cepumu ēd, nu, protams, šis nav uz veselīgo. Viņš jau cepumu ēd, kāpēc lai viņš ēstu? Šis ir liels un īstenībā lieliem man biedē. Man patīk maziņie. Oi, es tur redzu tik ļoti maziņu. Māte sazotē noslēpušu. Tu gribi? Piedod, aizpūt. Es tev iedošu citu. Lūdzu. Nu, ļoti jauks tu esi. Bet tu vēl esi vēl vienu? Oi, tu izsalcis esi. Nepatika? Atgramoji apakaļ. Vai tu vēlies? Tavs bērns vēlās paņemt. Uj, aizpūti. Es tev iedošu vēl. Nē, viņš aizgāja. Tagad tāds ķengurens pieķēries bija klāt. Jātur ar vienu roku, savādāk man aizpūš tās lapiņas projām. Tur arī tev ir maziņš mērkaķītis. Ai, kāds maziņš. Jūs viens otru tā kasat, ja? Lūdzu. Ai, ko tu vēl tur ar dzeltenu labu ēd? Kaut kāda puķīte tev ir. Un tas mērkaķītis baro. To mērkaķīte. Cik jauki, viņš ir tik maziņš. Lūdzu. Viņi kasa savus orgānus. Patreiz. Tik jauki. Kāds tu jaukumiņš esi. Viņš izstās tik mīlīgs. Ai, tas zobus parādīja, tādas labāk nē. Viņi dzen vienu pāroc viens otram pāri. Vai kāds grib? Vēl? Lūdzu, tu arī gribi? Nu, pietiks visiem. Tikai bez agresivitātes, lūdzu. Kāpēc tu čau? Tu sasveicinājies ar mani? A tam piemetās klepus. Lūdzu. Tagad neviens. Vai tu vēlies vēl? Lūdzu. Ļoti paša vieta. Vai tu gribi vēl? Kamēr pie tevis nav neviens atnācis, tikmēr es tev pabarošu. Lūdzu. Labi. Es
Es gan nevaru atšķirt, kuri ir tie agresīvie, kuri ne, bet mums teica, ka šie nesot agresīvi. Un ko tu tur grauzi? Kaut kādu mazu ziediņu. Cik gan tu jauks? Vai tu gribi ēst? Vai tu gribi? Lūdzu. Viņš ar viņu spēlējās, viņš vairs viņus negrib. Pasmaržoja. Man ir tai maisiņā taisni tas pats. Tu vairs viņus negrib. Ai, tu vairs viņus negrib, vai ne? To jau viņas piegriezušās. Gribi kaut ko garšīgāku, nekā garšīgāku man diemžēl nebūs. O, man tur vēl pilns maisiņš ir, izrādās. Vai tu gribi? Vai tu vari dabūt? Oi. Kas tur tagad notiksies? Kas tur tagad notiksies? Viens otru kož. Pēc rosīgo Mērkaķu parku apmeklējuma man vajadzīgs neliels miers šeit parkā. Šis dīķītis ir pilns ar zivīm. Tiesa, šīs nav tās krāsainās, kaut kādas melnas, es nezinu, mācējuši pateikt, kāds viņām nosaukums. Šeit ir arī krāsainās. Visas ar mutēm vaļā atkal grib, lai viņas baro. Palmas un banānu koki. Cilvēki vienkārši uz savām ceļiņām atpūšās. Jauka vieta. Ja tā ūdenī ieliktu kājas, tad tā būtu īsta zivju masāža. Šīs gan neredzētas vāles. Nav ne jausmas, kāds zieds būs. Kaut kas interesants. Tādu iepriekš es nebiju redzējusi. Un šis, manuprāt, ir kaut kāds mango koks. Man bail samelot. Nē, šie nav mango, šie ir bāci. Es tūlīt tās izgāzīšos. Un es nepateikšu, kas tie ir pa augļiem. Izstāst kā šitie te greifrūti, bet viņi ir zaļi, nezinu kāpēc. Varbūt viņi nogatavosies un būs zelteni. Nav nejausmas, kas tie ir. Jā, tur ir celiņš uz templīti. Līdz templim var aiziet. Tālāk gan nedrīkst iet. Jāiet pameklēt rīsu lauki. Šeit esot viņu daudz. Nezinu, vai atradīšu. Und welche Schneider, was ist das?
ja auch noch schön für Verona oder so, da bin ich noch nicht. Šeit jau vietējie dzīvo. Smukas mājas. Varbūt šeit būs rīsu lauki. Es šeit pirmo reizi eju. Tā kā es nezinu, vai pareizi es eju. Tad aizauguši džungļi. Nav jau slikti. Varbūt kāds mērkaķis te dzīvo. Banānu koki. Šeit viens mērkaķis uzglot no ceļa. Es nevaru saprast, tas ir pamests objekts vai kāds reāli tur dzīvo. Izstās mazliet baisi. Izmulkos. O! Skulptūras. Interesanti. Šie arī noteikti ir. Viņiem šķās mazās tā kā svētnīcas. Kaut kāda mājiņa. Nezinu, kas tur notiekās. Tā. Laikam es būšu beidzot atradusi. Varētu kaut ko uzēst arī. Sāk jau pamazām gribēties ēst. Visu laiku staigāju. Baigais vējš. Bet silts. Tas labi, ka tas vējš ir. Nebūtu vēja, būtu vispār vai karsti. Baigies rakstīti. Nē, mana pēda tā nav. Panti kaut kāda. Hello. Thanks. Un atradu mazu vietiņu, kur es varētu uzēst. Vajag pašās sejas.
Jāiet apskatīt vietējās šmotkas. Labi, iesim apstīties tirdziņus. Smuks vietiņas, kur padzert kādu dzērienu. Vajag lietu sarga viņiem. Baigās detaļās viss. Kur vēl šādus ziedus var redzēt? Nu, kur? Pastāstiet man lūdzu. Wow. Man būs jātiek pāri. Es nezinu, kā es tur tikšu. Kādi mazi banāniņi. Tie gan vienmēr jauki. Ja kaut ko gribat nopirkt šādos tirdziņos, tad kaulēšanās ir neizbēgama. Savādāk būs jāpērk pa lielām summām, jo viņu sākuma summa ir diezgan liela. Bet daži pircēji negrib kaulēties. Tad vienkārši ejiet projām pie cita kāda, jo pārsvarā visiem ir viens un tas pats. Jo sākumā mēs gribējām vienu kreklu, un viņi saka, ka tā sākuma cena ir 20 eiro, bet tas taču ir ļoti dārgi pret šādas valstis. Un tad nokaulēja līdz pat 5 eiro, kas ir ļoti liela starpība no 20 līdz 5 eiro. Un es pats ar vienu rokas sprādzīti, kurai sākuma cena bija krietni lielāka, bet tad viņu nopirkām pa 2 eiro, un tad es ieraudzīju vēl vienu rokas sprādzīti, kas
tīri interesanta bija. Interesanti trauciņi. Tādām mazām mērcītēm. Skaisti viņi. Arī ir bulīšiem, kuru bļodiņas, nūdeles varēs. Īstenībā ļoti jauks. Lūk, šādu matu sprādzi es gribēju, jo viņiem zied šādi ziedoši koki, kas ir ļoti skaisti. Manuprāt, tas atgādina man visu laiku tās puķas ziedošos kokus. Un sākuma cena par šādu vienu sprādzīti bija 3 eiro, kas ir, jūs paši zināt, ļoti daudz. Un viņu izdevās nokaulēt līdz pat 80 centiem. Tā kā šeit vajag ļoti kaulēties. Un ja cilvēks negrib pārdot jums lētāk, nemet nost, tad vienkārši pagriežieties, ejiet pie nākamā, jo kāds noteikti iedos zemāku cenu par to pašu. Dažādi magnēti, sērpošanas, kas šeit ir. Vīra, kas smaržo viņiem baigi. Viņi daudz dezina viņus. Mazos daudzumos viņi ir jauki, bet lielos daudzumos. Lūk, no sākuma es gribēju vispār šādu maziņu puķīti, bet ja jau viņi man iedeva tādu cenu, tad nopirku lielāku. Sorry? Laikam nelikšu. Sorry. Thank you. Redziet, visiem ir tās puķītes. Redziet, viņi prasa, cik viņš vēlās par viņu dabūt, lai nosauc savu cenu. Yes, miss. Long pant for you, dresses. Redziet, viņi notiek visu laiku kaulēšanās. Kamēr es garām netiek, tikmēr jums jāskatās. Viņi grib saka 4 maciņus. Izdevās. Sorry. Sorry. Thank you. Cilvēki, kas vāc rīšus ar savām cepurēm. Varbūt tas vēl man tas būs iespējams redzēt. Riktīgi mākslas darbi, bet viņi paši to nav zīmējuši. Tie nav nekādi oriģinālie tādi. Skaisti jau ir. Mājās jau var pielikt pie sienas, ja vēlās. Šķēr uz tāda auduma.
Arī kaut kāds, nezinu, kas tas ir. Vau, šī gan smuka. Skaisti. Šeit jau riktīgs veikals ar skulptūrām. Milzīga Budas galva. Šie jau ir oriģinālie. Šie nav nekādi Chinese ar ražojumu.